Latvijas politikā mēs dzīvojam uz saukļiem. Esmu solījis jauniešu māju. Jauniešu māja ir 29 pilni gadi. Jau doktors. Liepājas kādreizējais Liepājas universitātes tā attīstības vēsture varēja būt citādāka. Mēs pirmsskolas skolotājiem esam paaugstinājuši algas. Jūs neko neesat paaugstinājuši. Pilsētas attīstība beidzās līdz ar pārbrauktu. Mums ir speciālā emocija telpa. Tas tad, kad bērns ir uzlādējies, ar pārprasto bērnu tiesību definīciju esam aizgājuši kaut kādā fāzē, ko sauc par visatļautību. Tā ir tā, tāda Springfield sanāk. Pagaidiet. Čau, Pavel. Čau, kas? Prieks tevi redzēt. Nāc piesēdi. Apusē. Parunāsim. Aiziet. Esmu gatavs. Tev noteikti ir jautājumi? Man ir ļoti daudz jautājumu, un man ir prieks pirmām kārtām par to, ka beidzot pie mums ir ciemos cilvēks, kas ir absolūti un galīgi saistīts ar izglītību. No pēdām līdz ausīm. Tieši tā, un lai iesāktu šo sarunu, es gribētu mazliet pastāst par to, kā tas ir sācies. Labi, nesāksim ar bērndārzu un skolu, bet kas būtu interesants, bet izstāsti par to, kas notiek pēc tam, kad tu esi pabeidzis vidusskolu. Ok. Es jau likās sākt ar to, ka pirmajā bija tums un tā. Jā, tad patinam to laiku lēmti. Tad, kad es pabeidzu vidusskolu, tad man bija divas iespējas. Toreiz bija modē studēt jurisprudences un finanšu lietas, kaut kas tam līdzīgs. Es aizgāju uz to profesiju, kur man mājnieki teica nopietni. Un tas ir skolotājs, vēstures sociālo zinību skolotājs, tas pēc kvalifikācijas un pēc pārliecības. Bet es neuzdošu nevienu jautājumu par Latvijas vēsturi, bet tomēr tā ir mana pārliecība. Jā. Ir jāzina ne tikai savu valodu, bet arī vēsturi. Tad es tā kā forši trāpīju budžetā. Toreiz bija budžeta vietas, mēs tur stāvējām, gaidījām savus vārdus, uzvārdus pie sarakstiem, būs, nebūs. Un tad sanāca, gadījies kā ne, toreiz bija vakants izsludināta Liepājas jaunatnes centra direktora amatā. Es pieteicos, jo es pirms tam biju ļoti augstā amatā, es biju skolas prezidents, tā kā pašpārvaldē. Un man paņēma, un es vairāk kā 5 gadus vadīju jaunatnes centru, vispār un ap jaunatnes politikām un tā tālāk, bet tas ir garlaicīgi jaunatnes politika. Daudz svarīgākais ir tas, ka ir reāli darbi padarīt un Liepājā jauniešu māja, to, ko varbūt kāds pazīst, cerams, ka pazīst, un tas ir tas mans lolojums, tas ir mans projekts. Un tā, Pavel, mēs esam pie Jauniešu mājas. Jā, pie jauniešu mājas, jā. Un izstāst lūdzu, kā dzima ideja un kā tas viss noritēja, ka šeit atrodas šī jauniešu māja. Jā, pirms 12 gadiem, ja es nekļūdos plus mīnus, tika uzrakstīts pārobežu projekts, ļoti liels projekts. Tā bija sadarbības starp Liepāju un Lietuvu. Klaipēdā jau bija jauniešu māja, projekta ietvaros viņu renovēja, Liepājā viņu izveidoja. Vēsturiski mēs to māju gribējām Tirgus ielā 12, bet tad tur visādi bija sarežģījumi. Un tagad jauniešu māja atrodas pilsētas sirdī, kur kādreiz bija kalpu māja. Brīnišķīga vieta. Jep. Tepat Hojers muzejs. Un atštauks. Un maza klētiņa. Vārdā Namīns. Namīns ar atštaukām. Jā, tā kā man liekas super. Tad es paralēli studijām strādāju jaunatnes centrā. Tieši to es gribēju jautāt. Tad tas bija paralēli studijām? Jā, paralēli studijām, jo mēs labi zinām, kā jūtas studenti. Tev ir jāmācās, tev ir kaut kādā veidā jādzīvo, par kaut ko tev ir jādzīvo. Bet man tā bija fantastiski iespēja apvienot šīs lietas. Tu nepieminēji, bet man ir pilnībā skaidrs, tad tu studēji Liepājā. Jā, es studēju Liepājā, jā. Jo mēs arī iepriekš esam runājuši ar Jāni Vilnītu tieši par šo te jautājumu arī, cik būtiski patiesībā tas būtu un cik svarīgi pilsētai, ka jaunieši pabeidzot vidusskolu paliek šeit un turpina studijas Liepājā. Redz, viņiem, redz, ko nozīmē palikt. Ir jau tāda vēlamības izteiksme, ir labi pateikt, ziniet, jums ir jāpaliek. Jā. Jums būtu labi, ja mēs mīlētu Raini, ja mēs lasītu klasiku, būtu fantastiski. Un dzīve varbūt, ka būtu labāk un ērtāk. Bet realitātē es teikšu tā, tāda saukļu politika, un jāsaka, ka pēdējā laikā, es pat teiktu, drosmīgi dažu 10 gadus Latvijas politikā mēs dzīvojam uz saukļiem. Teiksim, ir viens sauklis, ir otrs sauklis, un tas atgādina tādu partijas plenāru sēdi, kur kādi saukļi ir, bet realitātē ar saukļiem tālu netiks. Visu cieņu, bet tomēr.
Saukļi ir viena lieta, bet ir jābūt darbiem. Ko tas nozīmē? Ja mums ir spēcīga augstākās izglītības iestāde Liepājā, jaunietis skatās uz ko? Ok, tur ir studijas, tur ir tāds programmas, jo lielāks programmas klases, jo labāk. Ja ir pilna cikla studijas, kur ir bakalaura, maģistratūra, doktoratūra, vēl labāk. Jā. Bet tas ir tikai medaļas viena puse. Otra puse ir elementāra sadzīve. Es te atradīšu darbu. Vai man šeit būs normāls dzīvoklis? Labi, ne jau sākumā neviens varbūt nepirks, naudas nav, bet kaut vai, piemēram, izīrēt šo dzīvokli. Un šeit ir milzīgs arām lauks, jo tā realitāte ir diezgan skarba. Veram vaļā SS.com, paskatāmies, cik maksā dzīvokļi, paskatāmies, kā ir ar darbiem. Un mums ir jārada visi priekšnosacījumi, lai ne tikai jaunie cilvēki brauktu uz Liepāju un mācītos Liepājā, bet jebkurš jaunietis, kas ir citur gūst to savu izglītību, lai viņš arī atgrieztos Liepājā. Jo mēs visus nenoturēsim Liepājā, runājot par augstāko izglītību. Atbildi vienkārši tāpēc, ka ir dažādas intereses, dažādas studiju programmas. Tu nevari gaidīt, ka visi ies pa to. Bet pagaidiet, tad runājam tā, kā ir. Pēc fakta mums bija ļoti spēcīga piedāvājums kultūras vadība. Jā, piemēram, tā ir viena niša, kurai jābūt, pedagoģija vēl viena joma, ekonomika, turisms un tā tālāk. Tā kā augstākās izglītības attīstība konkrēti Liepājā būtu jābūt tādam piedāvājumam, kas ir sabalansēti atbilstoši pilsētas prioritātēm. Mēs nevaram runāt tikai par inženieru zinātnēm, mēs nevaram runāt tikai par atslēdznieku augstāko pilotāžu. Tā kā es domāju, ja mums ir piedāvājums, bet ar to vēl nav viss izteikts, tas galvenais fokus, ko es gribēju pateikt. Mums jābūt normālai, izstrādātai aizsardzības un palīdzības sistēmai jauniešiem, lai viņiem būtu vēlme šeit dzīvot, lai būtu vēlme šeit atgriezties. Jo es neatklāšu Ameriku. Demogrāfija mums ir tādā situācijā, kādā viņi ir. Taisnība. Līdz ar to, ja mēs sākam domāt nevis kā ierēģi, kuri skatās uz Excel tabulām, bet ja mēs sāksim tā empātiski iedzīvoties tai studentu ādā, un saprast, kas ir tas, kas viņu te paturēs, tad ir super, tad pie tā ir jāstrādā. Atgriežoties mazliet atpakaļ un paturpinot tavu ceļu izglītībā un līdz tam brīdim, kad tu esi nonācis šeit, tad pabeidzi universitāti. Kas tālāk? Jauniešu māja. Jā. Tad iestājos es Liepājas pedagoģijas akadēmijā, tā bija LPA, pabeidzis universitāti, tad bakalaurs, pēc tam es sapratu, ka man ir vilkme pētīt, mans tas izpētes lauks ir pilsoniskā līdzdalība, tad tas ir tas, ka mēs nesēžam un negaidām, mēs daram. Tad es iestājos maģistratūrā, 2 gadu aizgāju maģistratūrā, likās forši pētīt. Un tu iedziļinies un rocies un tā, un pašās beigās, es tā pie sevis domāju, ja kāds cits var kļūt par doktoru, zinātnes doktora grādu iegūt, kāpēc gan es, piemēram, nevarētu izdarīt? Un tad es gāju tālāk studijās, toreiz es arī trāpījos ļoti labā laikā, es saņēmu salīdzinoši lielus grantus, bet es sapratu, ar to jaunatnes centru direktoru būšanu, es savu solījumu liepājniekiem esmu izpildījis. Tas ir ārkārtīgi būtiski man. Esmu solījis jauniešu māja ir, projekts ir, un tad man likās, tas ir fantastisks brīdis iedot ceļu citiem, lai tad īsteno. Un es aizgāju strādāt par skolotāju, sāku es savus darba gaitas 2010. gada 4. janvārī, tagadēja Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā par vēstures skolotāju. Un tā es tur vairāk nekā 11 gadus nostrādāju par skolotāju, paralēli studējot, iegūju doktora grādu, jaunākais uz to brīdi, kas iegūja doktora grādu. Tiešām? Jā, cik tev bija gadi? Vai tagad galvenais, kā tik, pagaidiet, jāsāk reiķināt un kalkulēt. Ja es nekļūdos 29 pilnu gadu, jau doktors. Un tad pēc 3 gadiem es kļuvu par asociēto profesoru, un pēc tam es kļuvu arī par profesoru. Tā kā arī salīdzinoši jaunā vecumā, tad par profesoru es kļuvu, man ievēlēja 20. gada decembrī, tas nozīmē, pirms cik tur, 33 gadu vecumā es kļuvu par profesoru. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu ne tikai tur pēti kaut ko, bet tev ir rezultāti. Un tā ir tā mana pārliecība. Kad pedagoģija, līdzīgi varbūt kā cits nozars, ir teorija un ir prakse. Teorija bez prakses, prakse bez teorijas. Es to visu ļoti labi varu sintezēt. Tagad, esot skolas direktora amatā,
tā arī ir fantastiska iespēja, ka tu vari tiešām nevis vienkārši, varbūt pēc sajūtām balstīties, bet pieņemt arī zinātniski pamatots lēmums. Nu, kopā vēl esam pie universitātes. Alma Mater. Pastāst, lūdzu, ko tu pasniedz šeit? Vai man dieniņās? Es pasniedzu pedagoģiju, es pasniedzu sociāliem darbiniekiem, topošiem skolotājiem, vispār un ap pedagoģiju, tad nāk civilā aizsardzība, tad nāk vēsture, tad nāk psiholoģija, diezgan liels komplekss. To visu var paspēt? Var. Lieliski. Un paralēli tam es biju arī universitātes senators un universitātes senāta priekšsēdētājs kādu laiku. Stāsti lūdzu, kā ir to visu redzēt, tad ar jauniešu acīm, gandrīz vai, teiksim, salīdzinoši ar noteikti kolēģiem, vai ne? Tad kā ir redzēt to, kas tur notiek, kā tas notiek, vai viss ir pareizi, vai ne? Tu taču redz noteikti arī kaut kādas lietas, ko varētu uzlabot. Jā, protams. Tas ir, es domāju, tāpat kā pašvaldību darbā, to arī var redzēt kaut ko var citādāk. Man kolēģi saka, ka esmu nepieklājīgi jauns profesors. Līdz ar to, protams, tev ir tāds uzskats vai maksimālisms, mēs to varam dažādi interpretēt. Vai var darīt kaut ko citādāku, labāk? Jā, noteikti var, viennozīmīgi var, bet jāsaprot, ka tā akadēmiskā vide, viņa arī ir diezgan tāda, konservatīva. Viņa nav tāda, ka hei, daram tā vai hei, daram tā. Viņa ir diezgan konservatīva un tur ir entās lietas, kas ir nepieciešamas un tā tālāk. Tā kā brīžiem, es šeit saku, ka Latvijā, manuprāt, katrs otrais cilvēks uzskata sevi par ekspertu izglītības jomā. Jo liekas no malas, kas tur, uztaisiet studiju programmu, kur problēmas? Kur problēmas uztaisīt aktieru studiju kursu programmu, piemēram. Ja mums Liepājā sākumā bija Klaipēdas universitātes piemērs, tad bija uz vietas arī piemērs. No malas šķiet, viss jau ir baigi labi. Paņem un uztais, bet augstākā izglītībā tas paņem un uztais ar tā īsti ātri nestrādā. Un tā sistēma, viņa ir diezgan, viņa paķer laiku. Piemēram, lai būtu licencēts, lai viss būtu akreditēts, tur ir savas prasības, tur ir jābūt īpatsvaram, cik tev ir docē doktori, cik tur docē profesori, tā tālāk. Tā kā vai var citādāk var, man jāsaka, ka arī vispār runājot par kādreizējo Liepājas universitāti, arī kādreizējās Liepājas universitātes, tā attīstības vēsture varēja būt citādāk. Vairums lēma par to, ko viņi lēma, vai tas pareizākais ceļš. Laiks parādīs. Bet teikt tagad, ka mēs esam kaut kādā, kosmosā ar tādu jaudu un uzrāvienu, un tas būtu stipri pārspīlēt. Viens ir tā kā precībās solījumi ir vieni, vai vienmēr tas pūrs būs tāds, kāds būs, un tā līgava būs tāds, vai līgavains kāds būs. Es būtu diezgan skeptisks, bet tajā pašā laikā, ne balts, ne melns, laiks ir pagājis, paši liepainieki iespējams savu sāc izjutīs to, cik tas ir labi, kā bija, kā ir. Bet es domāju, ka varēja labāk, varēja citādāk, bet mums jāpieņem vairākuma lēmums. Pastāst mazliet vairāk, tagad jau vairākus gadus tu esi direktors skolā, un ar kādiem izaicinājumiem tu saskaries, un ko tu redzi tiešā veidā, kāda ir tā izglītības aina šajā ziņā mums Liepājā? Tad man ir tā kā pie mācītāju, visu, kā labi, visu varbūt ne, bet tad kaut Nē, es tik jautāju, vai ieskat un tās lielākās lietas, piemēram, ko tu redzi kaut kādas tiešām, kuras vajadzētu šobrīd pamainīt vai uzlabot. Jā, mēģināsim vismaz 3 lietas. Vismaz sakārtot 3 lietas. Pirmā lieta, es sākšu ar cilvēkiem. Tad mēs runājam par skolotājiem. Mēs redzam, ka Latvijā trūkst skolotāji, vairāk nekā 300 cilvēku trūkst. Tas nozīmē, mums ar steigu, ja atgriežamies atkal pie augstākās izglītības, ir jārada, ir jāsaņemās un jārada tāds studiju programmu piedāvājums, lai mūsu skolotāji varētu pārkvalificēties tepat uz vietas vai izmācīties tepat uz vietas. Līdzīgi kā mēs to darījām ar aktieru kursu. Viens, kad brauc uz Lietuvu, otrs, kad to dara šeit. Līdzīgā veidā tas ir jādara šeit, jo mums ir katastrofāls cilvēku trūkums, katastrofāls.
Tas ir viens, ko mēs reāli varam darīt. Otrs, kas būtu nepieciešams runāt par cilvēkiem, es domāju, tā ir vistīrākā pašvaldības attieksme, kur izpaužās darba samaksā. Es saprotu, ka varbūt tas ir sāpīgi vai nērti vai kā citādāk, bet nevar klārēt un teikt, ziniet, mēs pirmsskolas skolotājiem esam paaugstinājuši algas. Jūs neko neesat paaugstinājuši. Ir samazināta darba algas likme uz 0,9, jo mūsu pašvaldība, diemžēl, nevar apmaksāt pilnu likmi. Tad tas ir jautājums par izglītību, kā vērtību domās, vārdos un darbos. Jā. Kas tad ir tas primārākais? Mēs atrodam veidus, kā nesamaksāt, bet tad mums ir, piemēram, naudiņa citiem tēriņiem. Parunājiet ar cilvēku vienkāršo parasto, kas teiks, kā tas ir. Tas nav labi. Nākamais mūsu lieta ir attiecībā par mācību līdzekļiem. Mums ir pašvaldība dotē klāt valstī. Jā, tas viss ir cepar nost un kāja virsū. Bet arī pašvaldības piešķirtais finansējums, viņš ir tik ļoti birokratizēts. Tas pa vienu kodu, tas pa otru kodu, tas budžetā tajā sada šito pirkt, tu nevar, šito pirkt, tu nevar. Beidzam mākstīties, bet iedodiet rīcības brīvību, autonomiju, likuma noteiktajā kārtībā, tad, lai iestādes vadītājs pats saprot, kas ir tas, kas viņam tagad te tūlīt un vajadzīgs. Nevis sakiet, ziniet, ir pašvaldības aizstošie noteikumi, dators jūs nopirkt nevarat, bet jums jāpērk mēbeles. Forši, bet man varbūt vajag dators. Vai tas prasa papildus naudas? Nē, tas neprasa papildus naudas. Trešā lieta, kas ir ļoti būtiska, tā ir drošība. Drošība skolās. Tātad ar drošību es šeit saprotu fizisko drošību primāri. Tās ir video novērošanas kameras gan skolā, gan apkārt teritorijās. Jo es negribētu sagaidīt brīdi, traģisku brīdi, līdzīgi kā bija Gulbenē, ja es nekļūdos Gulbenes bērndārzā. Pirms vairākiem gadiem. Es to negribu sagaidīt. Jā. Vai nesenais notikums Saldo ar jauniešiem? Vai daudz citi notikumi, kas mums ir bijuši, atceramies ar valsts tehnikumā skolotāju? Mīļie, mums ir jāsaprot viena elementāra lieta. Jebkurš vecāks, viņš nodod savu bērnu skolā, un viņš tic un cer, ka skolā vai dārziņā, nav svarīgi, izglītības iestādē viss būs droši. Ja tur nav droši, ja tur, piemēram, ir nepiederošas personas, kas vienkārši var iet, un viņas ir grūti izsekot, tad mums ir fundamentāli jādomā par drošību. Tas ir gan vidusskolās, gan arī pirmsskolā. Jā, es domāju, visur, absolūti visur. Drošība ir pirmā vietā kontekstā ar šo te fizisko drošību. Tur lai nav tā, ka kāds pēkšņi var ienākt un tā tālāk. Pavel, esam tavā skolā. Un ir liela skola ar milzīgiem gaiteņiem, ar daudz telpām un vietu un nepieciešamību. Es domāju, ka nepieciešamība ir jebkurā izglītības iestādē, ne tikai vienā, nosegt visus tos perimetrus, kas, piemēram, ir garais gaitenis, tā, lai mēs redzētu, kas tur notiek vienā pusē, lai mēs redzētu, kas notiek otrā pusē, lai mēs redzētu, kas notiek pagrabā. Jo bērni ir bērni, viņi skraidulē, viņi izmanto visādas iespējas, bet drošībai jābūt gan skolā, gan arī pieguļošā teritorijā. Ja spēlējot basketbolu vai vēl kaut ko, tad var, paskatīties, nav nekas slikts. Un par to vajadzētu domāt un parūpēties. Jā. Ne? Tieši tā. Domāju, taču ir pašvaldības policists. Viņš taču apsargā ko? Pašvaldības darbinieks laikam apsargā kaut kā. Skolā tur jau arī varētu būt, piemēram, pašvaldības policists. Es zinu, ka tās diskusijas ir bijušas. Kāds saka vajag, kāds nevajag. Bet mums ir fundamentāli jāsaprot, kas ir drošības kontekstā izglītības iestādēs un jānodrošina drošība. Gan no ārā, kas ienāk, gan arī iekšējā šī fiziskā drošība. Un tad, ja mēs runājam vēl par skolu tādām vajadzībām, tā ir elementāra infrastruktūra. Jo, kā gadījies, kā ne, bet Liepājā pastāv noteikti segregācija. Var man piekrist, var man nepiekrist. Bet nereti rodas sajūta, ka pilsētas attīstība beidzās līdz ar pārbrauktuvi. Tad līdz pārbrauktuvei un pēc pārbrauktuves. Man ir grūti izskaidrot, kāpēc, piemēram, vienā izglītības iestādē mums ir ļoti labi sakārtota infrastruktūra, kādā citā izglītības iestādē gadiem tā nav sakārtota. Un šeit es negribu runāt par konkrētām skolām, bet pēc fakta. Ir jābūt mērķtiecīgam, sakārtotam plānam. Mēs tad zinām, piemēram,
Kaspars ved bērniņu uz dārziņu, viņš zina, ok, šogad šim dārziņam, piemēram, būs kaut kas, nebūs šogad, būs nākamgad, būs pēc 2 vai 3 gadiem bērnu rotaļlaukumu, piemēram. Vai pie skolām, sporta infrastruktūra. Un viņai jābūt atvērtām pieejamai. Es jau nesaku, ka mums ir jāuzbūvē laukums, apkārt drāšu žoks, un neviens nevar iet. Kāpēc? Ejam, darbojamies, kur problēmas? Nu, tas ir tas, pie kā ir jāstrādā. Nu, ir labi, ka mums ir porziņu laukumi, ir fantastiski, ir privātā iniciatīva, bet ar to ir stipri par maz, jo jebkura skola tā nav tikai izglītības iestāde. Tas ir kultūras centrs, tas ir sporta centrs, nu, tas ir pamats. Nu, mēs noteikti varam labāk, tā man gribētos teikt. Nu, un visādi citādi, kas skar direktora ikdienu, nu, tā ir tāda neredzamā direktora ikdiena, vairākas problēmas situācija risināšana, nu bez tā laikam neiztikt. Bet ļoti nepareizi ir tas vektors, ka tu iestājies par kaut ko, ka tev kaut ko vajag, tāds sevi tā kā, atkal tev vajag, ko tev vajag. Nu, es nedomāju, ka direktoram privāti tas ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs skolai. Tad konkrēti pastāst man lūdzu, tad skolā, ko tu esi kā direktors paveicis? Ir kaut kādas lietas, ko tu vari uzskaitīt, vai ne? Jā, viennozīmīgi. Jā. Nu, paņem lielāku lapiņu un sākam rakstīt. Nu, kaut kāds lielākos darbus. Nu, tikai lielākos. Nu, tad sākam tikai pa lielākiem darbiem. Primāri ir sakārtota infrastruktūra, ir uzlabots foyer, aktu zāle, sporta zāle, tīnam tālāk. Ir jauns datora aprīkojums, jauns datora kabinets, vairākas interaktīvās tāfeles. Skolā notika remonts, braucam tālāk. Skolā ir uzstādīta pie skolas tāda ģērbtuve kopā ar tualeti, lai mikrorajonī dzīvotāji bērni, kur spēlē, piemēram, basīti uzspēlē, ka viņiem varētu aiziet uz labierīcībām. Un turpat blakus mums ir ārā klase izveidot, ka bērni var mācīties ārā. Stundu laikā viņi iziet skolas pagalmā, viņiem ir soli un viņi tur mācās. Braucam tālāk. Ir sakārtota skolotāju istaba, skolotāju atpūtas telpa. Mums ir speciālā emocija telpa. Tas tad, kad bērns ir uzlādējies, tā hiperslikti uzlādējies, negatīvi. Jā. Ja, un tu viņu aizved, mēs viņu saucam par emocijas telpu. Nu, tur ir tas boksa maize, ņem un daudz to boksa maizi. Mēs esam uztaisījuši bērnu rotaļistabu maziem pirmklasniekiem. Tad, kad nevienmēr vecāki viņus var ātri savākt, lai bērns bišķi pamaina vidi, tāda neliela rotaļistaba. Braucam tālāk. Mēs esam diferencējuši mācību procesu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā no 5. klases bērni mācās atbilstoši savām spējām. Tad mēs paņemam un saprotam, ka katram ir savs līmenis. Nezinu, tur ABC saucam viņu, kā uziet. Un ja mēs saprotam, ka, piemēram, Kaspars ir B līmenī, nevelk viņš pagaidām uz to A līmeni, lai viņš paliek B līmeni, skolotājs atbilstoši strādā ar Kasparu kā ar B līmeni, ar domu Kasparu celt maksimāli augstāk uz A līmeni. Vai no C uz B. Ja, jo būsim godīgi, tāda universāla pieeja, kur skolotājs visai klasē stāsta, kādam ātrāk iet, kādam lēnāk iet. Un tāpēc tā diferenciācija mums ir sataisīta šādā veidā un ar domu, ka 3 vai 4 reizes gadā bērns var mainīt šo klases piedarību. Tad no vienas grupas, no vājākās, piemēram, aiziet uz stiprāko. Tas nav tā kā uz visu mūžu, visu gadu tu esi vienā līmeņa klasē. Jā. Nākamais, ja mēs skatāmies vēl uz tādām konkrētām lietām, tad mēs esam aktivizējuši vecākus. Mums ir ļoti daudz visādas foršas kopīgās iniciatīvas, kas pirms tam, piemēram, nav bijušas. Jā. Un jautājums par dusmu istabu, cik bieži direktors iet uz dusmu istabu un uz emociju telpu un izmanto šo te? Jā. Nē, bieži neklājās, bet šis ir labs jautājums. Jā. Bieži es nē. Ko, Pāvēl, kur mēs esam nonākuši? Mēs esam nonākuši emociju telpā, kur tu vari izpausties tad, kad tev gribas izpausties. Parādi man. Nāciek. Kas mums tā ir? Paskaties, te jau arī var skaisti zīmēt. Klausās. Jā, emocijas var izpaust dažādi, var pazīmēt ar krītiņiem, var saprast, kāds ir tavs trauksmes līmenis, var pavārstīties labā nozīmē uz pufiņiem, tu vienkārši atlaidies, viss man ir aplicis, vai arī tu vari padauzīt bumbu. Tā.
Tāda lūk, šeit brīnišķīga emociju telpa. Tieši tā. Tu skaitīji ļoti daudz lietas. Vai tās ir iespējams paveikt jebkurā skolā? Tā ir pašvaldības nauda, tās ir piesaistīts projekta nauda? Dažādi. Tas ir ļoti, ļoti dažādi. Es aizmirsu uzskaitīt to mūsu lielo sāpi, kas skolā nebija atrisināta no 1979. gada, kad skola tika uzcelta. Sākuma skolas korpusā bija tādas toaletes, tādā laika mašīnā tu iet, kā 80 gadus atpakaļ, bez siltā ūdens. Turpat nebija silts ūdens. Un te jāsaka cepuri nost, pateicoties Jānim Vilnītim, pateicoties Atim Deksnim toreiz. Viņi palīdzēja un pašvaldība piešķir to naudu, lai sakārtot pilnībā to līdz sākuma skolas korpusā. Tad ir atgriežoties pie jautājuma, kura nauda. Kaut kur ir, protams, pašvaldības nauda, ir Eiropas nauda, ir privātu uzņēmēju nauda. Mēs, piemēram, vēl viena laba lieta, ko es nepateicu, mēs esam iedibinājuši fondu un ar uzņēmēju atbalstu. Uzņēmējs ziedo naudu un reizi gadā no tās saziedotās summas mēs dodam bērniem stipendijas. Tad par teicamām izcilām mācībām. Un tā ir viena kategorija. Otra kategorija tie bērni, kuri ir sociālām riskam pakļauti bērni, bet viņi mācās vismaz uz 7, piemēram. Līdz ar to, tad katrs bērniņš, protams, viss ir atkarīgs no saziedotās summas. Tur varbūt 50 eiro vai 100 eiro. Un tas arī daudz, tas ir baigi labi. Jā, protams. Vēl mēs esam ļoti daudz projektus īstenojuši, sākot ar vasaras nometnēm, rudens nometnēm, Erasmus projektiem. Bērni brauc uz dažādām valstīm, skolotāji brauc uz dažādām valstīm. Un tas arī ir labo darbu sarakstā. Kā tev veicās skolā ar pedagogiem? Tev ir pietiekoši? Jo, es varu būt priecīgs un mierīgs, jā, man ir labi, bet tas sasaucās mana doma, ko mēs runājam iepriekš. Ja tu kā deputāts skatīsies tikai caur savu darba vietu, tas ir viens stāsts. Ja mēs runājam par nozari kopumā, tad te drīzāk ir jāraud nekā jāpriecājās attiecībā uz skolotāju trūkumu. Jā, bet manā gadījumā viss ir nokomplektēts, bet mums jāsaprot, mēs staigām pa ļoti plānu ledu. Tad pirmspensijas vecums un tā tālāk. Bet mums ļoti daudz skolotāju ienāk iekšā. Un tas vēl joprojām un tomēr ir arī atalgojuma jautājums, vai ne? Izvēle par labu kļūt par pedagogu. Jā, tas ir viens no. Otrs aspekts, par ko varbūt publiskā vidē mazāk runā, bet tā ir varbūt neērta tēma, bet tā ir bērnu un atsevišķos gadījumos vecāka attieksme pret skolotāju. Tagad ir dažādi vārdi, mobbingi, bullingi un tā tālāk. Bet tā vide, kurā brīžiem strādā skolotājs, viņi ir ļoti emocionāli nestabili, jo mēs ar pārprasto bērnu tiesību definīciju esam aizgājuši kaut kādā fāzē, ko sauc par visatļautību. Brīdī, kad ir visatļautība, tad skolotājiem arī ir kaut kāda pašcieņa, kurā brīdī un cik ilgi. Tā kā šis te emocionālais devums, plusā vēl tas spiediens, kas ir tur ātri izdara to un to, ja tev jābūt kā emulātoram kā skolotājiem. Tas ekskursijas, darba labošana, izlabo darbus ātri. Šodien es uzrakstu, es rīt gribu to. Tā kā es teikšu tā, tas kopējs ekspektācijas līmenis pret skolotāju ir tik augsts un nevis to iztur. Tas nav stāsts tikai par atalgojumu. Tu mazliet pieskāries tai tēmai par šo te vidi un kas to veido un kas to nosaka. Tad tur arī ir jautājums par skolāniem, par bērniem. Man personīgi arī ir bijis pieredze ar savu meitu, kad pirmajā klasē pēkšņi ierodās klasē, kurā ir 2 bērni, kas spēj pilnībā mainīt iekšējo vidi, gan attieksmē pret skolotāju, gan pusaudžiem, vienaudžiem. Attiecīgi, noteikti ir arī kaut kādas lietas, kas mums būtu jādara arī jau agrāk, vai ne? Pirmsskolas vecumā, par ko ir vērts domāt. Viennozīmīgi. Tur nav ko jādara. Es teikšu tā, beidzam domāt, sākam beidzot darīt. Šitā domāšana, mēs domājam. Nāk jauna valdība, domājam, nākamā un visi domā.
Ir jādara. Un redz, un tajā pārējais posmā, kas ir no pirmsskolas uz lielo skolu, mums ir ļoti rūpīgi jādomā par šo posmu. Mums ir jābūt maksimāli atvērtākai skolai. Mums ir jāveido tādi kā pēcpusdienas, ko mēs arī skolā piedāvājam. Piemēram, Kaspars grib nākt uz mūsu skolu, tad veselu semestri bērniņš jau pierod pie skolas, tad ir adaptācijas nedēļa, tad ir cieša sadarbība starp pirmsskolas skolotāju un sākumskolas skolotāju. Jo pirmsskola jau kā, viņiem nav stundas, tās ir rotaļnodarbības. Skolā ir šāds, iedomājies, tas bērniņš, kas ir pieredzējis, un tagad hop, un sēd šitā, un sēd šitā, un sēd šitā, piemēram. Nu, lūk, un tam pārējais posmam, kas ir ļoti sarežģīts gan vecākiem, gan bērniem, ir jābūt pakāpeniskam. Nevajag dzīt zirgus ar mērķi ātri iemācīties reizrēķinu tabulu. Ja mēs dzenam zirgus, ja nav šīs pakāpeniskas adaptācijas posms, tad tā pārēja no pirmskolas uz sākumskolu, viņi būs trauksmaini, un tur būs ļoti daudz kritušo, un būs vecāki, kur saķers galvu. Tāpēc vecākiem arī ir jāpiedāvā tiem vecākiem, kuriem ir dažādi rakstura problēmas, bērniem, dažādāk Dievs tēvs mums pieaug autiskā spektra traucējumi, mūsu logopēdiskie traucējumi pieaug. Paskatāmies uz rādītājiem. Mums ir ļoti kritiska šī situācija. Tad šiem vecākiem ir jāpalīdz, lai viņi nebaidītos vai nejustos, slikti, mans bērns tur kaut ko neprot vai kaut kā citādāk. Pašvaldība lūdzu taisam speciālu atbalstu grupu šādiem vecākiem, palīdzam šiem vecākiem, novirzam pie speciālista, nevis pasakam, tā ir tava atbildība, kur problēmas, tu dzemdēji, tu arī uzņemies atbildību. Tā nē, tā ir bezatbildība. Un vēl, ko mēs gribam pieskarties, tas par vidi jautājumu. Skolā vidi tā ir viena lieta, bet es nevaru to nepateikt, tas būtu negodīgi attiecībā pret Laumas mikrorajonu iedzīvotājiem, ja mēs runājam par apkārtējo vidi. Un tā ir vēlme būvēt Laumas mikrorajonā amoniaka rūpnīcu. Paga. Tā ir tāda Springfield sanāk. Pagaidiet. Vēlreiz, es neesmu pret ekonomiku, jaunas darbvietas un tā tālāk. Bet bīstama rūpniecība teritorijā, kur ir vairākas izglītības iestādes, kur dzīvo iedzīvotāji, tā nevar. Ir taču jāpanāk kaut kāds balans starp industriālo attīstību un pilsētas iedzīvotājiem. Un tas arī ir ļoti svarīgi vides jautājums. Cik daudz vecāku, piemēram, grib mācīties skolā vai dārziņā, kas atrodas blakus, kaut kādam pārkraušanas terminālam? Nē. Tā kā es domāju, mums jāskatās sistēma pieejā, mums jāskatās maksimāli plašāk. Ko, Pāvēl, mēs esam nonākuši Ziemeļpriekšpilsētā. Tepatās aiz mums ir jūra. Skaista jūra. Jā. Tepatās ir brīnišķīga skola. Fantastiska skola, kurā esmu gan mācījies, gan strādājis. Tepat ir arī dzīvojamās mājas, daudz un dažādas. Un stāsts ir par rūpnīcām, kas šeit pat blakus ostā ar visu, kas ir nepieciešams un tā tālāk. Un gatavojās veidot vēl un daudz un dažādas, bet... Rūpnīca ir laba lieta, un investīcijām jānāk un ekonomikai jāattīstās, bet jautājums ir, vai konkrētais amoniaka rūpnīca, vai viņi ir atbilstošāki šajā dzīvojamā masīvā? Manuprāt, ka nē. Tāpēc pirms mēs kaut ko lemjam, 10 reizes jāpadomā, lai neapdraudētu mikrorajonu iedzīvotājus, jo vairāk nekā 3000 jau ir pauduši savu attieksmi, ka nē, šajā rajonā un vispār blakus skolām un mājām šāda tipa rūpnīcas celt nevajadzētu. Vēl kas ir būtiski, ja mēs kaut ko nevaram izdarīt, tad godīgi tā ir jāpasaka. Kaspari, piedod, šito mēs atrisināt nevaram, mēs varam tā, mēs varam tā, mēs varam tā. Es domāju, mums pietrūks tāda atklāta dialoga un funkciju audita, lai saprastu, ko mēs reāli varam kā pašvaldība un ko mēs tiešām nevaram. Ļoti vienkārši, godīgi un atklāti, kā ģimene, piemēram, plāno ceļojumu, plāno remontu, plāno vēl kaut ko. Nevis tā, es saku, ziniet, taupam naudu, jo mums ir kaut kas jādara, visi ģimenē taupa naudu, neviens nekur uz kino neiet, un tad pēkšņi teica atbrauc ar krutu, jaunu mašīnu ar tekstu, man vajadzēja, paga. Esam godīgi, esam atklāti, risinam šīs lietas, ļoti vienkārši, bet risinam nevis pēc politiskās piederības. Nevis pēc, matu krāsas, acu vai auguma, bet risinam pēc būtības. Ļoti vienkārši. Vai var labāk? Liepāja vienmēr var labāk. Un šis bija jautājums, ko es tev tieši gribēju pašās beigās jautāt. Vai Liepāja var labāk? Vienmēr var. Paldies tev par sarunu. Paldies tev.